Zini, kas man patīk? Man patīk ieiet veikalā, vienkārši iepirkties un ierakstīt sevi. Un tad kāds man parāda šo žestu, man tas ļoti patīk. Tas ir kaut kas tāds, kādam, manuprāt, vajadzētu būt sabiedrībai. Iesim visi iepirkties un saņemsim nāves draudus no sievietēm, kurām uz krakliem rakstīts: es gribu tev palīdzēt. Tagad nesiet rasisti. Jūs nekad nebūtu iedomājušies, ka šīs meitenes izskatās tieši šādi. Paskatīsimies, kāpēc šis video ir kļuvis tik ārkārtīgi populārs. Un, kad es saku ārkārtīgi populārs, es to arī domāju. Tāpēc, ka es filmēju, kad esmu sabiedriskā vietā un iepērkos. Nē, Nefilmē, mēs to nedarām. Kāpēc? man nerūp, ko jums ir atļauts darīt. Nē. Nefilmē. Nesaki amerikāņiem, ko darīt. Es filmēju. Nē, mums nav atļauts publicēt publiski. Es to nedaru, nē, es esmu Amerikā. Bet varu likt viņai atkāpties. Es burtiski ierakstu sevi, skatoties džīnsus, un viņa skrien pie manis. Nē, tev vajag atkāpties. Mamie nauda, atkāpies! Labi, ko jūs domājat? Ja jūs ieiet veikalā un filmējat sevi, un kāds pienāk un saka, tas ir ļoti nepiemērot, es negribu būt kadrā. Ko tu domā? Es pateikšu, ko es domāju. Es domāju, ka vienkārši izej no kadra, jo, ja tu būtu palicis otrā pusē, neviens nezinātu, ka tu esi tur. Tas ir mans mazais ieguldījums šajā. Starp citu, laipni lūgt raidījumā Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti atbalsti šo video, nospied abonēšanas pogu un pievienojies mūsu kustībai, kas iestājas pret trakajiem, iedomīgajiem cilvēkiem, kuri domā, ka var tikt cauri ar visu. Nu labi, es pat neminēšu to, ka, protams, šī iedomība nāk kopā ar galvas lakatu. Nemaz to neminēšu, nerunāšu par to, jo, manuprāt, šajā brīdī tas mums visiem jau ir diezgan acīm redzams. Tu vari paņemt spēli. Nē, kas pie velna? Piedomā pie vārdiem, tev ir atļauts lamāties. Piedomā pie vārdiem, burtiski. Nē, vai es varu? Es domāju, jo vairāk. Man vienalga. Retur tas ir, retur tas ir, retur tas ir. Bam! Tu esi pret musulmaņiem. Ak, Dievs, ak, Dievs. Nē, tā nav. Tas ir par manu brīvību filmēt video un darīt to, ko vēlos veikalā, nevis tevi aizskart. Neko sliktu nedaru, vienkārši filmēju sevi. Tu ienāc, izraisi problēmas un tad kliedz par rasismu. Un šī ir sistēma. Tā viņi dara. Viņi ienāk, pārņem vietas, kurām viņiem nevajadzētu būt. Un tad, kad tu saki, ka nejūties ar to ērti, viņi saka, tu esi rasists. Tu esi rasists, tu esi problēma. Mani draugi, jūs esat problēma. Vienmēr to atcerieties. Vienmēr atcerieties, ka jūs vienmēr būsiet problēma. Bet Amerikā mēs drīkstam filmēt publiskās vietās. Man tas nerūp. Jā, filmēt publiskās vietās. Pirmais grozījums. Nu un, ej atpakaļ, no kurienes nāci. Mēs esam Amerikā. Te es uztaisīšu to plānu. Es to publicēju. Es esmu tiešraidē tieši tagad. Es burtiski esmu tiešraidē Facebookā. Burtiski tiešraidē. Tāpēc man nav jāpublicē, bet jums ir jāpārstāj ķēpāties ar amerikāņiem. Kas pie velna? Ar jums nav kārtībā? Tagad es nezinu, vai šī sieviete iesaistījās visā šajā situācijā un bija augstprātīga, jo viņa uzreiz saka, jūs neesat amerikāņi. Labi, viņa acīm redzot ir atnākusi un nav apmierināta. Un varbūt aizkulisēs viņa bija naidīga un mēģināja viņiem kaitēt ne jau fiziski, bet, piemēram, viņa viņus provocēja. Tā kā ejiet prom. Un kāpēc viņa veidoja Facebook tiešraidi, kamēr iepirkās? Tie ir visi jautājumi, uz kuriem mums jāmeklē atbildes. Un skatieties, es nedomāju, ka viņai šajā situācijā ir 100% taisnība. Vienkārši saglabājiet mieru un ejiet tālāk. Pasakiet viņai, labi, es gribu šeit filmēt, un turpiniet filmēt. Kam gan tas rūp? Es tas lielākais mīkstais, tā es rīkotos. Bet viņai joprojām ir sava taisnība. Pat tad, ja tu pieeji kādam un esi uz viņu dusmīgs vai mēģini būt naidīgs, tas, ka viņu reakcija uzreiz ir, ak, tu esi rasists. Negluži tā. Tas nav gluži tas. Vai varbūt tieši tas. Tā ir viņa taktika. Jā, redzēsim. Tad es stāvēšu tieši šeit. Redzēsim. Redzēsim, vai Walmart piestāsies. Redzēsim, vai Walmart aizstāvēs tavas reliģiskās pārliecības. Es tagad nevaru ierakstīt sevi iepērkoties. Es ierakstīju sevi, skatoties izpārdošanas preces, un tu pienāci pie manis un sāki man norādīt, ko darīt. Tas bija ļoti dīvaini. Kāpēc tu vienkārši apstājies tieši šeit? Tu vienkārši iejaucies? Vēl viena amerikāniete, vai ne? Jā, atvediet vadību šurp. Tas ir smieklīgi. Neuztraucieties, es šeit vairs neatgriezīšos. Viņi var man palūgt aiziet. Es nekad vairs neatgriezīšos. Es apsolu, ka nekad vairs neatgriezīšos.
Šī ir Amerika. Kas ar jums nav kārtībā? Man nerūp musulmaņi. Par ko tu runā? Tātad man vajadzētu vairāk rūpēties par tevi, vai jums nevajadzētu strādāt? Viņi burtiski stāvēja tur un muldēja. Godīgi sakot, man ir mazliet žēl šo meiteņu, jo tagad viņas ir kļuvušas ļoti populāras internetā, nepiemērotas uzvedības dēļ. Un man jāsaka, arī šī sieviete nerīkojas atbilstoši. Es to neatbalstu. Es zinu. Tu zini, kā es jūtos par imigrantiem, kas ierodās un pārņem visu, bet arī es domāju, ka jaunām meitenēm nevajadzētu nonākt šādās situācijās, un kameras bieži vien nav nekas labs. Bet dienas beigās paskaties, cik ātri viņas saka, tas ir tāpēc, ka mēs esam musulmanas. Kāpēc tu vispār pie viņas pienāci? Jā, viņas ir darbā, runā muļķības un traucē klientiem. Un acīm redzot, viņa vienkārši grib iejaukties pašā vidū. Jā, lai tev jauka diena. Nē, Tu nekur neej! Es iešu, kur vien vēlos. tu domā, ka neļausi man aiziet? Es nestrādāju uzņēmumā Walmart. Vai tu esi traka? Es strādāju. Es nestrādāju. Nē, es to neizdzēsīšu. Tu man neteiksi, ko darīt. Vai tu esi traka? Ko jūs domājat? Ja kāds jūs filmē publiskā vietā un tas jūs satrauc, vai tam cilvēkam būtu jādzēš saturs? Es domāju, ka nē. Ja tas ir publiskā vietā, vai ne? Es domāju, ka tas vienkārši ir likumīgi. Bet ja tas ir saistīts ar reliģiskām jūtām, vai es mēģinu iedomāties, ja es būtu situācijā, kur kāds mani filmē, darot kaut ko, ko es tiešām negribētu, lai filmē, es droši vien arī ļoti satrauktos. Tā kā pārstāja man filmēt. Bet es brīnos, kāpēc viņi tik ļoti uztraucās par to, ka viņus nofilmē. Tu nevari cilvēkiem atņemt video. Es Amerikā drīkstu filmēt publiskā vietā. Labāk atstājiet mani mierā. Jā, lūdzu, ejiet atpakaļ pie darba. Nē, jūs mani neapturēsiet. The video in post in public. Bet es to daru. Man ir atjauts. Bet kāpēc tad jūs no manis ņemat video? Vai jūs kļūstat vardarbīgs? Atkāpieties! Nē. Tagad es burtiski apzināti filmēju šo. Cik smieklīgi tas ir, starp citu. Priecājos palīdzēt. Tas ir kā tīra izklaide, kamēr mēs to skatāmies. Priecājos palīdzēt. Priecājos palīdzēt visiem! Mēs esam šeit Walmart, zagdam jūsu naudu, un mēs arī priecājamies palīdzēt. Es filmēju izpārdošanu. Bet tagad es apzināti ierakstu šo. Tur aiziet vēl viens. Sveiki! Varbūt jūs esat mierīgs. Es stāvēju šeit pie izpārdošanas stenda. Es ierakstīju. Šīs divas bija šeit un runāja. Vienkārši tenkoja un pļāpāja. Viņi ieraudzīja manu kameru, pienāca pie manis un sāka stāstīt, ko es drīkstu un ko nedrīkstu darīt, un izraisīja lielu skandālu. Es nedrīkstu ierakstīt, jo viņa ir musulmaniete. Es publiskās vietās ierakstu savu saskarsmi ar cilvēkiem. Es ierakstīju izpārdošanu, un viņa visu laiku mēģina man stāstīt, ko es drīkstu un ko nedrīkstu darīt. Lūdzu, aizvediet viņu prom no manis, lai es varētu turpināt iepirkties. Tagad es iešu uz skaistumkopšanas nodaļu. Es vienkārši gribēju apskatīt izpārdošanas stendus. Es neko nedzēsīšu. Ej atpakaļ uz darbu. Lūdzu, pasakiet viņai. Mums nav atļauts ņemt līdzi ģimeni. Skatieties. Kas ir? Lūk tā. Es ierakstu, jo jūs mani visu laiku traucējat. Jā, jums ir jāaiziet. Liels paldies, kundze! Es neko nedzēšu. Ejiet prom! Es tieši tagad esmu tiešraidē. Atstājiet mani mierā! Godīgi sakot, man ir mazliet žēl šo meiteņu. Es pat nezinu, ko teikt. Es tiešām jūtos mazliet skumji. Ja ir kāds iemesls, kāpēc viņas baidās tikt nofilmētas, es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka viņas uzturās nelegāli, vai viņu ģimenes to nepieļauj. Tagad viņas ir kļuvušas ļoti populāras internetā. Ļoti populāras internetā. Nu, te ir atgādinājums visiem jums, jaunajiem, brīnišķīgajiem cilvēkiem. Ja ir kamera, saglabājiet mieru. Vienmēr. Ja izcēl skandālu, atceries Coldplay mācību. Ja tie divi cilvēki vienkārši turpinātu apskauties, neviens to nepamanītu. Bet tiklīdz tu no kaut kā uztaisi lielu notikumu, cilvēki sāk pievērst uzmanību. Un tad saturs var kļūt ļoti populārs internetā. Tāpēc, ja tevi kādreiz ieraksta, darot kaut ko, kas tev īpaši nepatīk, vienkārši attālinies, neradi drāmu, un tad varbūt tev paveiksies, un tava seja netiks izplatīta visā internetā. Paldies par uzmanību šim jautājumam!